Vasarī jūs esat atbraukuši uz nemateriālās kultūras mantojuma centru Upītē, kurā ir izamatojuši kopā 3 izstādes Upītes bibliotēkā, Upītes tautas nams un Antonas Lišāna Upītes kultūra vēstures muzejs. Mēs tieši esam uzgājuši 2. stāvā uz muzeja telpām. Te mums ar laiku taps lielā šmuka ekspozīcija, kur varēs nokt skatētīs. Bet, lai tas būtu visiem labi redzams, mums tapa šmuks remonts. Mojā ielikam 10 fakro jumta lūgus, lai būtu saules gaisma, lai mums mazāk elektrību vajadzētu lietot. Un itumā izstāžu zālē 6 ielikam kopņu telpā, lai vienmēr gaišs, kad ir orā gaišs arī 2 jumta lūgi. Un vēl mums arī ir nodarbību telpā, muzeja pedagogijas telpā, kur arī auš un citas lietas dara. Arī mēs ielikam jumta lūgus, lai te dabīgo gaisma palīdz strādāt. Tā mēs esam atnākuši iepriekš minētajā muzeja pedagogijas telpā, kur kopā ar muzeja vadītāju auš, pyn. Te ir ļoti svarīgi tī jumta lūgi, lai ir dabīgo gaisma. Te to tī jumta lūgi cīši labi palīdz. Stovi ir nuvītoti to, lai audējām būtu apgaismots no jumta lūgiem un viegli aust arī jau uz vakaru bez īslēgtās gaismas. Šmuka, gaiša, saulaina telpa. Pašiem prieks un apmeklētājiem arī prieks.